Nu, lūk, šāda te akmens ēka. Nu, es teiktu, ka ļoti tādā pat bēdīgā stāvoklī šī ir. Jo ļoti daudz, kas ir izbīdis, šuves ir lietus un vēja izskalotas. Stūris, redz, ir izgāzies. Nu, tāds. Saimnieks mums palūdza, vai nevar kaut ko izdarīt. Vismaz tā, lai nebūtu tā ēka tālāk. Mēģināsim kaut ko izdarīt. Skats no iekšpuses. Viens stūri ir padevušies. Kāds te kaut ko ir labojis, protams, kad Krievu laikā. Nu, tas pat nav ļaunākais, kas redzēts. Lūk, šādi te skati. Nu, redzēs, kā mums izdosies šo te visu savākt. Šitie var padevās. Nevajag uz iekšu, mums vēl ārā. Jā. Labi. Šo vēl pastīsimies, varbūt, ka viņam var iztīgīt aizmuguri un iestumt apakaļ, nebūs jāceļ. Kaut kā tā. Nu, lūk, arī otrs stūris ēkai nojaukts līdz līmenim, kur viņš kļūst taisns, lai viņi varētu normāli iztaisnot. Un tagad varēs mūvēt apakaļ. Nu, lūk, turpinās mūsu sienas stiprināšanas darbi. Tiek pāršuvots tas, kas ir pāršuvojams, kas nē, tas tiek nojaukts un mūvēts apakaļ. Pagaidām tā. Gatavojamies lietas sezonai, sākam nojumītas uzstelēt.
Nu, lūk, šādi izskatās mūsu pašreizējais veikums. Tas šogad arī būs viss. Pagaidām neturpināsim vairāk, jo paliek pa vēsu. Naktīs tomēr gadās arī mīnus, līdz ar to šo ieziemosim un turpināsim nākamgad. Vēl nedaudz parādīšu riņķī, kā izskatās pagaidām paveiktais. Bet, nu, pusīt būs, varbūt mazliet vairāk. Tā kā jā, nākamgad ķersimies atkal klāt.